Видите, Дёник, 5, 6. Потом, зайка. Никита Крыланов, Стрельнов. Reinis Katmanis. Drošā attālumā turos no visiem. Droši paliek droši. Labākais kārtas. Алёша, на последних. На последних кругах. Да, сейчас смотрите просто. Наблюдайте. Видите, тот парень в красной майке вырвался вперед. Но это еще пока ничего не значит. Я буду Ja var teikt, pirmais kilometrs ir veiksmīgi veikts. Vēl 5 jāpēc. Bet šeit vēl taktiska cīņa par 2. 3. vietu. Mums tā izskatās. Vēl temerī. Bet tas viss ir mānīgi. Ja par dronis, to pēdām nomojās par gimnāzijas atbildās 2. vietā. Bet kā jau mēs zinām, viss var mainīties, un beidzamā aplī, beidzamā finiša taisnē, beidzamos metros. To mēs pārliecinājāmies vakar. Vakar bija aizraujoša cīņa, to 500 metru skrējā, varbūt arī to 3000 skrējā. Šādām arī vēl skrējā vadībā, un Erika Gribonīka no treniņa novada. Tas jau, kā teikt, domās pagaidām jau sadalījušas lomas, kura būs pirmā, kura otrā. Ja treniņas kārtojušas. Turpināt cīņu ar sevi, ja pārējai kādus metrus 80 aiz reņa, tad vēl 4 apļie reņa. Нет, все нормально. Bet šeit, kur skatāmies pārsteigšanās, grūstīšanās, jau sākās. Видели, как плечами толкались? Tad 3 ātrākās jaunietes 200 metru skrienā, Anete Veinberga, Anna Jēgere un Anna Auziņa tiek aicinātas ar balvošanu, Toms Kalnis, Rudolfs Tonis un Vladimirs Ārlaus arī tiek aicināti pie goda piedestāla. Un diskametēji Evelīna Testunovā, Kristas Susekle un Ieva Blanka. Esiet laipni aicināti ierasties uz balvošanu pie goda piedestāla.
Tad un arī man 235. numurs, vienīgi konservatīvi stabili, iet ar savu skrienu ātrumu. Tikpat stabili Eika Gripanika no Prieļņauda. Viņai skaidrs, ka zemu par otro vietu viņš šodien nenokritīs. Jāspīšē un viss būs kārtībā. Čaļiem te ir grūtāk. Vēnis, Katlēns ir atrāvies. Edgars Doņš uzņēmies to, kurēt visus aizvējam. Pagaidām trešajā vietā mums ir Arno un Dmitrijus. Man Dursiņā Raukoņiem ir cīnīts sev vietu, jeb aizvēju. Un pār Ventspilnieks Denis Voroncovs, kurš liek 4. pozīcijā. Tur vēl cīņa. Man liekas, ka nežēlīga cīņa vēl priekšā. Tur džekiem ir ko dalīt. Un dalīt pagaidām izskatās sudraba un bronzas medaļas Latvijas jaunības čempionātā 3000 metru distancē. Bet izsolīšanas sekundā trešie par sastie izšķirošie mēģinājumi sacensību līderi Dāca Drēmanē. Dāca Drēmanē, ka viņš noslēgošos sasto mēģinājumu, lai jau līderi pienākās. Rēnis Kartmanis ir jāatrod spēki no apļiem diviem no 800 metriem. Kas tev 2200 metri jau aiz muguras, kas tad 800? Bet tie ir visgrūtākie šajos laikapstākļos. Tie ir visgrūtākie. Un tagad redzēs, ko džeki tur sadomājuši 800 metrus līdz finišam. Edgars Donis jau saprot, ka nosākās izšķirošās cīņas. 11.55. Tomas Salniņš saprot, ka nav ko taupīties, jāsāk dalīt vietas. Видишь, как они пошли уже? Уже набирают скорость. Денег уже 6-й. Все решили сейчас под это добавить. А сейчас хоть можно кричать? На последнем маневре. Пускай он сосредоточенно бежит. А вот смотри, в желтой майке держался все время 2-й, 3-й, все, он сдался. Смотри, видишь, он еле бежит в желтой майке. За Дёнником он дальше. Последний круг. Можешь крикнуть. Rēnis Hartmanis 250 metri. Bet finišam, bet tur mums ir jau arī 2. un 3. vieta. Zinu, ka Denis Voroncovs no Ventspils ir apņēmības pilns. Ja nesaglabā 3. vietu, tad vismaz pacīnīties par 2. vietu. Un 150 metri līdz finišam Rēnim Hartmanim. Он 3-й пока идет. Ja pārstāvjam pārstāvjam. Или 4-й. 4-й. Кричите. Кричи, Саняша, кричи Денису, кричи. Давай.